2011. gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads. Borisa un Ināras Tetereva fonds veicināja vairākās 100 nevalstisko organizāciju brīvprātīgā darba aktivitātes visā Latvijā. Dienas centrā Talsos darbojās pensionāru biedrības aktīvisti, un kopējais brīvprātīgo skaits pensionāru biedrībā ir ļoti tuvu 100. Ja man jāapzīmē doktora Gailīša ieguldījums, ja viņš ir tas cilvēks, kurš no 1992. gada, kopš sākās pensionāru kustība mūsu republikā, ir jau ierindā šeit kā konsultants. Redziet, tas ir tā saucama cilvēku mīlestība. Par ārstu nevar strādāt, ja nemīl cilvēkus. Un arī sevišķi tos, kuriem ir grūti. Arī šo gadu laikā nekādas naudas nekas nav saņemts. Viss ir bijis sabiedriskais darbs tīrā nozīmē. Ja kādreiz kāds ziedus man prātnēs starta kā pienāk, tas man sagādā prieku arī tas, ka es redzu, ka cilvēkiem ir labi, visiem tiem, kuriem palīdzam. Nu, skaisti.